Kam tu ko centies pierādīt? Šādi es raudāju tieši pirms savas dzimšanas dienas. Raudāju tā iemesla dēļ, ka man likās, es cenšos mānīt pati sevi, un man kļuva vienkārši smagi no tā. Jo it kā man likās, ka man nav ar to problēmas, bet tas parādās vienmēr pie tādām lielākām lietām. Man ļoti gribējās pārsteigt cilvēkus. Man gribējās izdarīt ko vērienīgāku. Man gribējās pārsteigt pašai sevi. Un man liekas, es tik daudz ko jau esmu piedzīvojusi. Kā lai es to izdaru? Un es paņēmu uz sevīm tādu kā nastu. Ja agrāk man tas likās, wow, forši iespēja nosvinēt savu dzimšanas dienu, tad jau pēc kāda laika tas kļūst kā pienākums, kā vajag, nav variantu, un tā es sajūtos pirms savas dzimšanas dienas. Nav variantu, tam ir jābūt nereāli. Kāpēc 10 gadus atpakaļ es skatījos savu dzimšanas dienu pilnīgi citādāk? Vai tev dzīvē ir bijis kaut kas, kas tev šķiet, wow, super iespēja, un tagad tas ir kaut kas tāds, kas tevi smacē? Piemēram, es tā kā nāku no kristīgas ģimenes. Man vienmēr draudzē bija jābūt svētdienās. Man nebija variantu, man neviens nedeva izvēlēties. Tas bija bērnībā līdz 18 gadiem. Katru svētdienu mēs dodamies uz draudzi. Un tas kļuva kā tiks, kā obligāti, kad kaut kādā brīdī tas tev jau sāk nevis prešot, bet tas ir kā likums. Un es atceros to savu lūgšanu tīneģeru gados, saku, Dievs, es gribu gribēt būt draudzē. Es gribu gribēt ar tevi pavadīt laiku. Nevis, ka man vajag, bet ka tas ir pienākums, ka tev nav opciju. Dievs, es gribu iepazīt tevi tik ļoti, kad es gribu tevi meklēt ikdienas. Nevis, ka tev ir obligāti jādodās uz randiņu, jo tev nav variantu, bet ka tu raujies uz to randiņu un ka tu gribi doties uz darbu. Es savos 17 gados, kad skatījos logā, kad bija viss tumšs, atceros, kā es piedzīvoju Dieva mīlestību. Tas bija tas periods, kad man bija satriekta mana sirds. Es biju noraudājusies lupatās, man bija salauzta sirsniņa pirmā mīlestība. Un tajā brīdī man trīcēja tik ļoti rokas, kad man mieru nespēja dot tieši neviens. Un ne mammas, ne draudzenes nāca ar mani runāties un tur žēloja un teica, jā, tu esi vislabākā, kā viņš tur varēja tur aiziet pie citas, tu esi skaistāka un labāka un mīlošāka. Un tas man nepalīdzēja. Es atceros, ka es attaisīju vaļā Dieva vārdu un es sāku lasīt. Un man vienmēr tajā brīdī pārņem tāda mīlestība un tāds miers sirdī, ka es sapratu, ka es gribu tajā dzīvot. Jo nekas cits man nespēja dot mieru. Un es sāku redzēt, kā lietas sāk kārtoties manā dzīvē. Nedēļām, dienām, jo vairāk es pavadīju laiku ar Dievu, jo vairāk man nāca miers sirdī, tāda pārliecība un sapratne, kad wow, Dievs ar manīm ir visur. Kad sāku redzēt, kā lietas kārtojās, arī es iemācījos lūgt pat vismazākajām lietām, ko agrāk es nemācēju, ja bez tam nepiešķīru tik lielu nozīmi. Es pateicu Dievam vienu, Dievs, lai kas manā dzīvē man nebūtu, nenāktu klāt. Ekstras, piedzīvojumi, attiecības, neļauj man pazaudēt tās attiecības ar tevi. Man patikās, kā es Instagramā pierakstīju pie viena storija, pret ko tu esi gatava iemainīt laiku sev. Kas tavā dzīvē ir bijis svarīgāks, kam tu esi pateikusi, kad jā, šis man būs svarīgāk? Nevis palasīt, paklausīties Dieva vārdu, iziet pastaigā,
Vienkārši varbūt paskatīties bērzos. Saprast, ko tu dari tā, ne tā. Pret ko tu esi to iemainījusi? Pret Instagram scrollošanu? Es godīgi. Man pat ļoti bieži ir bijis tā, ka es paskatos tajā telefonā un man tāds, Dievs neļauj man tam nozagt laiku. Jo nav jau tā, ka tu izmanto viņu tikai darbam. Cik bieži tu vienkārši ieej un kā pienmašīnu sāc šķirstīt visus reels un tiktokus un ko vēl neko. Viela aizdomāties. Jā, tā laikā tu varēji vienkārši attaisīt vienu lapas pusi no sinepju graudiņa izlasīt. Vai kādu manu podcastu ieslēgt paklausīties. Tu jau dari labu darbu priekš sevis. Jo, zini kā, tā frāze, ko es teicu, Dievs, es gribu dzīvot tā, lai nevis es skrietu un domātu, kā es spētu kādam citam kaut ko pierādīt, bet ka es dzīvotu katru dienu priekš tevis. Katru savu darbu darīt priekš tevis. Nevis, ka tu strādā un tu domā, ka tevi kamerās vēro, bet tu strādā kā priekš Dieva. Un tu gaidi viņa apbalvojumu. Viņš redzēs, viņš pamanīs, viņš tev paspiedīs roku, viņš tev izmaksās. Ja godīgi, ļoti interesanti skatīties, ka manā dzīvē man nav bijis šefs. Mans šefs, es vienmēr saku, Dievs, tu esi mans šefs. Man nav augstāk stāvoši manā biznesā. Tu esi mans darba devējs. Un es strādāju kā priekš tevis. Un ja šeit man ir jāatvainojās, un mans ego mani lauž, es aiziešu un atvainošos. Jo es ticu, ka viņš grib, lai šādi rīkotos. Ja es biju nepatiesa un es samānījos, tad viņš ir tas, kas to redz, un man ir jāmainās. Visu, ko dari kā priekš Dievu. Mazgā tās grīdas darbā kā priekš viņa. Es atceros, kā es strādāju kasē, un es vienmēr centos. Es biju diezgan pavirša. Man mamma bērnībā spieda mazgāt traukus un mazgāt grīdas un maksāja man, lai es to darītu. Jo tāpat vienas par baltu velti to, es biju diezgan arī spītīga. Mammai vienmēr nācās kaut kādu īpašu pieeju atrast man. Viņa vienmēr teica, es nezinu, kāda tu būsi tā kā sieva reāli savam vīram, bet lai viņš ar tevi tiek galā. Man liekas, Dievs ātrāk ar mani tika galā. Un savā darba vietā, kad es strādāju, es reāli vienmēr centos pa spīti savam raksturam samazgāt cītīgāk, sakārtot kārtīgāk, noslaucīt putekļus tur, kur čista neviens neielīdīs. Un vienmēr man gribējās to apbalvojumu tad no darba devēja, kad pamanīs, no vadītājas, ka izteiks komplimentu. Un tas tā kaut ko nekad nenotikās, līdz es nenomainīju savu attieksmi. Dievs, es zinu, ka tu redzi, kā es daru savu darbu. Es gribu būt sava labākā versija. Šajā darbā es nezinu, vai strādāšu visu savu atlikušo dzīvi. Un es negribu to. Bet es zinu, ka pat ja kādreiz es aiziešu no šīs darba vietas, es varēšu paņemt līdzi to, kad es māku izdarīt līdz galam, ka es māku satīrīt perfekti, nevis nočītot, ka es māku izdarīt darbu, pat ja tas paprasa ilgāku laiku, esmu pacietīga, un es to trenēšu. Un šī ir vieta, kurā es varu trenēties. Visu, ko dari kā priekš Dievu. Jo, zini, cilvēki nāk un iet. Es reāli atskatījos savas dzimšanas dienas bildes un es ieraudzīju, ka īstenībā liela daļa cilvēku nav vairāk manā dzīvē. Un that's fine. Tas jau ir normāli. Jo, ja tu mainies, tad cilvēki arī mainīsies. Jo tu vienmēr piesaistīsi tos cilvēkus, kāds ir reāli arī tu. Ja tu mainīsies, tad arī tavi cilvēki būs citādāki. Un tas nav nekas slikts. Ja tu klausies man iepriekšējo ierakstu, tad tu noteikti dzirdēji, ka būt vienai, tas kačā tavu pašpārliecinātību. Ja tu to māki darīt kaifā. Jo katru reizi, kad tu darīsi kaut ko cilvēku dēļ, viņu atzinības dēļ, viņu novērtējumu dēļ,
cilvēki uzmet, cilvēki aiziet. Mans spilgtākais piemērs bija, kad man bija grūtniecība. Es biju tajā laikā mentoringā, un man ieteica, kad man ar steigu ir jādomā par to, kāds būs mans veikala vadītājs. Un tajā brīdī manī pārņēma bažas, jeb bailes, jo es nezināju, ko dara vadītājs. Es gāju, interesējos arī citos uzņēmumos, ja tur ir vadītājs, tad kas ir tieši tas, ko viņš dara, par ko viņš atbild, vai viņam ir vēl pamata darbi, kā es viņam nodrošināšu pilnu slodzi, ko darīt, vaktēt, kontrolēt, kāds vispār īstenībā viss notiek. Un es sapratu, ka laiks tikšķi. Man drīz ir jādodas uz dzemdību namu, un es sapratu, ka es nevarēšu, man būs jābūt ar dēlu mājās. Un man lika panikā, bet tajā brīdī es nolēmu, ok, man ir jāsāk meklēt cilvēkus. Un es atradu vienu meiteni, kas man likās attiecīgi ļoti labs cilvēks, kas to varētu darīt. Un es viņu mācīju mēnešiem, es viņā tā ieguldījos, lai viņa saprastu, kā es domāju, kā es skatos, lai nodotu viņai maksimāli visu sevi. Un es sapratu vienu lietu. Es liku visu cerību uz cilvēku. Un tieši nedēļu pirms dzemdību nama viņa neiznāca uz darbu. Un es paliku bez vadītāja. Un es noķēru paniku. Es biju vīlusies, es biju ļoti dusmīga. Es vainoju viņu. Un tajā brīdī man likās viss šis laiks. Es nedevu iespēju nevienai citai. Jo es liku cerību tikai šo vienu cilvēku. Bet vai es varēju rīkoties citādāk? Nē. Bet es varēju mainīt to savu domāšanu. Tas, ko es ar to iemācījos, nekad neliec cerības cilvēku. Bet paļaujies visur tikai uz Dievu. Tikai uz viņu. Vai Dievs neparūpējās par mani? Parūpējās. Kāds viss atrisinājās pārdabiskā veidā, es teicu, Dievs, tagad gan man nav variantu. Tagad man visi tilti grūst. Es nedēļas laikā ar knapi elsojošu Elīnu neatradīšu pēkšņu vadītāju. Un tā situācija man iemācīja tikai vienu. Dievs, es paļaujos uz tevi. Dod man savu cilvēku. Pārdabiskākais ir tas, kad izrādās man pat nebija vajadzīgs vadītājs tajā dzīves periodā. Meitenes bija apmācītas un diezgan labi tika galā ar visiem operatīvajiem darbiem. Tik liels uzņēmums mums arī tajā brīdī nebija. Visas meitenes bija ļoti patstāvīgas un Dievs pavērs to visu tik ļoti par labu. Es sāku lūgt un teicu, Dievs, sadod to situāciju tavās rokās. Tu redzi, ka man ir vajadzīgs cilvēks. Un beigās mēs pamanījām, ka mums vienkārši sāka ļoti labi iet online. Visi cilvēki lielākoties gāja uz online, pašapkalpojās. Mums vajadzēja tikai spēcīgu pakošanas komandu, kas mums bija, un arī manu saturu, ko es biju spējīga radīt arī mājās ar dēlu uz rokām. Un beigās tik un tā Dievs parūpējās par mums. Tas nenozīmē, ka mums nav vadītājs. Mums tagad ir, un pat mums ir 3 vadītāji, bet tas bija vairāk par to, ka neliec cerību uz cilvēku, bet liec cerību uz Dievu, un viņš spēs parūpēties. Varbūt tas, ko tu esi ieņēmis prātā, ko tev vajag, Dievs to var pēc tam pilnīgi citādāk apgriezt, kājām gaisā. Jo visas lietas tev nāk tikai par labu, ja tu paļaujies uz viņu, bet nevis uz cilvēku. Es piedevu, es atlaidu. Un tagad, ja es tiešām šo cilvēku satiktu, es viņam tiešām pasmaidītu un patiesi novēlētu visu to labāko. Jo es ar viņu iemācījos vairāk paļauties uz Dievu. Es gribu kopā ar tevi lūgt. Debes Tēvs, palīdz man nedzīvot priekš cilvēkiem. Kalpot, mīlēt, svētīt, bet nedzīvot nemitīgā cerībā, kad kāds padarīs man laimīgu, kāds piepildīs manu sapni, kāds palīdzēs man, bet palīdz man vienmēr paļauties tikai uz tevi, jo tavs plāns ir neizdibināms, tavs ceļš ir neizsakāms. Un paldies, kad jebkuru lietu, pat ja cilvēks man nodos, pametīs, atstās, tu nekad to neizdarīsi. Es atceros jau no bērnības vakar, šodien un mūžīgi tu paliec tas pats. Ja tu esi parādījis kaut vienreiz man uzticību, tā tad tu esi uzticams. Un tad katrā lietā, lai cik viņi man neliktos bezcerīgi, es varu zināt un paļauties tikai uz tevi. Debes Tēvs, palīdz man nedzīvot cilvēkam, bet dzīvot tev. Esi tu man reputācija, esi tu man spēks, pat tad, kad viņa nav.
palīdz man tiešām dzīvot un darīt visas lietas kā priekš tevis, nevis priekš kāda. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es tik jaudīgi filmēju šos podkastus, ka man pat rekur lampiņa izdega un es nezinu, kā viņu atdzīvināt, bet ar šo mēs tiksim, cerams, ka jau uz nākamo epizodu galā. Tiekamies jau rītā.